Pretēji vispār pieņemtiem un novecojušiem priekšstatam, ka matemātika ir jāmācās klusumā, mierā un ar degunu kladē, es savu konspektu vēlos iedot skolotājai Egitai Zariņai par to, ka viņas stundas nekad nav stīvas, garlaicīgas vai neizteiksmīgas. Katru tēmu viņa prot pārvērst mazā piedzīvojumā, ar piemēriem no dzīves, jokiem un pozitīvu enerģiju. Un par to liels paldies un mana mīļākā konča. Nevarētu teikt, ka esmu uzlicošs zvaigznes matemātikā, man tuvāks ir futbols, bet, ja būtu iespējams, es skolotāju Egitai iedot nevis vienu konfekti, bet gan veselu kasti. Par visām tām reizēm, kad viņa palīdzējis man saprast nesaprotamo, bet tas ir bijis tikai reizrēķins vai saistītais pieraksts. Viņas spēja sarežģītās lietas paskaidrot vienkārši un pēc būtības daudziem skolēniem palīdzējis tikt pie 9. klases atestāta. Paldies, skolotāji! Respekt! Skolotāja Egita ir cilvēks, kas patiesi mīl to, ko dara, un to var just katrā mācību stundā. Viņa prot ne tikai iemācīt, bet arī iedvesmot. Skolotāja Egita prot parādīt, ka matemātika nav tikai formulas un uzdevumi, bet ir arī domāšanas veids, kas māca loģiku, pacietību un radošumu. Tāpēc mana konfekte pienākas skolotājai Egitai par vissaldākajām matemātikas stundām, kādas man jebkad mūžā ir bijušas.